labs rīts, laba diena, labs vakars. Tik tiešām, Ashley Youngs šajā kārtā varēja līksmot. Tāpat kā visa Aston Villa kopumā. Sagrauta tika Boltonam. Bet nu droši vien, ka visiem fórumu ļaudīm lielākā uzmanība bija pievērsta šai spēlē, kuru Chelsea savā laukumā uzņēma Manchester United. Un jāsaka, 95% zilie šeit ir neuzvarami, ko arī parādīja šī spēle. Vēl 12. kārtā ievērīgi cienīgs fakts ir tāds, ka lūk zvaigžņotā Manchester City jau 5. spēli pēc kārtas nospēlē neizšķirt. Šoreiz punktu klupiens pret līgas jaunpienācējiem Burnley, kuri tāpat kā droši vien daudz citus mani personīgi ļoti turpina pārsteigt labā nozīmē. Un jā, un vēl Fergusons saņem 2 spēļu diskvalifikāciju par veco labo niķi runāšanu pretī tiesnešiem. Bet kas tad mums ir konkrēti mūsu prognožu turnīrā noticis? Nu tad pa virsu pēc kārtas. Un tātad 12. kārtā mums ir 2 līderi. Veiksmīgāk noprognozējuši mums ir Milakalns un El, abiem pa 12 punktiem, referim pa 11, spānietim Drakulam, Kodējam, Pipeman pat 10. Pārējiem pakāpeniski uz leju un kopērtiem līderiem Koristam tikai 6 punkti šai kārtā. Tad un Baryoniks, jā, Baryoniks mūs diemžēl boikotē. Tātad kopērtējumā mums līderu pozīciju saglabā Korists, bet nu sekotāji ir pietuvojušies. Jā, tātad Spānijas Drakula piecinieki Bergs, Lavro, Kodējs un tā uz leju. Kas tad mums notiek Grand Prix izcīņā? Grand Prix izcīņā Milakalns veica pamatīgu finišu spurtu un ar 23/15 apsteidz ar tipiņu. Pusfināla vājākajā pārī Korists piekāpās Ruičišam ar 2 punktiem, bet Modests, lai arī būdams pirms kārtas priekšā referim, tomēr zaudēja ar 6 punktu starpību. Un tātad sūrā un grūtā izdzīvošanas grupa uzvar mums Mareks ar 1 punktu apsteidz El, un vēl zemāk pēc tam 3. vietā ierunājās mums Vardman. Marekam ir apsveikumi lieli, jo viņš bija spēlētājs, kuram nebija 3 punktu handikaps pirms šī grupa turnīra. Nu lūk, Mareks mums tātad ir izcīnījis uzvaru izdzīvošanas grupā, tātad vienīgais spēlētājs, kurš mums kvalificējas pusfinālam. Dalībnieki mūsu pusfināla mums ir zināmi, nav zināmi gan pāri, lai to noskaidrotu, nu tad pievienojamies un pieslēdzamies mūsu izlozei. Nu, sveiciens futbola draugiem fórumā mums. Tātad ar EPL 12. kārtas noslēgumu ir parādījusies atkal mums maza kulminācija mūsu prognožu turnīrā. Tātad uzzināt ir iepriekšējā trešdaļu fināla uzvarētāji. Tie mums ir Milakalns, Ruičišs, referis un izdzīvošanas grupas pirmās vietas ieguvējs Marek, kurš starp citu bija prognozētājs bez 3 punktu handikapa, bet nu pāris iepriekšējās kārtas baigi labi noprognozēja un līdz ar to pa 1 punktu apsteidz El. No sirds apsveicam viņu arī. Tātad tagad norisināsies ilgi gaidītā pusfināla izloze, viss tas pats, kas iepriekš. Tātad izlozes trauks, dalībnieku vārdi, nu vēl te smukumā man te fonā ir kauss, kurš brīnumainā kārtā vēl nav nodzerts. Nu, pats izlozes veicējs, tātad nekorumpēts, visi godīgi, visu jūs te tūlīt redzēsiet, kā teikt. Tātad sākam to oficiālo daļu. Šeit mēs parādām, lūk, ko mēs parādām Milakalnu. Jā, nu tātad, kā pirmo dalībnieku liekam iekšā izlozes traukā. Tālāk mums nāk Ruičišs. Var redzēt, nevar redzēt, es nezinu, agri, ko var redzēt. Tā. Tā. Lūk, mums ir referis. Un pēdējais dalībnieks tad Marek. Jā, Marek. Nu tā,
pirmais pāris, pirmais dalībnieks. Tas mums ir Millakalns. Tātad pirmā pāra, pirmais dalībnieks mums ir Millakalns. Un Millakalns iegūs sev pusfinālā tādu pretinieku kā Millakalns. Tā, ko viņš iegūs? Ziniet, ko viņš iegūst? Pretiniekos dabūna Ruicišu, ja? Tā, Millakalns un Ruicišs, tātad pirmais pusfināla pāris. Otrajā pārī atkal jau mums neko maisīt nevajag. Mums otrajā pārī pirmais dalībnieks ir referis. Ja? Un referis dabūna pretī tātad izdzīvošanas grupas pirmās vietas ieguvēju Mareku. Vienmēr es jau viņu aptinu. Jā, Mareks tātad ir lūku. Ja? Mareks tātad kopā ar referi. Millakalns un Ruicišs, referis un Marek. Tātad mūsu Grand Prix izcīņas pusfināls. Pirmā kārta jau šās nedēļas nogalē. Nenokavējam ar laikiem, kā tas nereti daužiem ir bijis iepriekš. Izspēlējam tātad pusfinālā 2 kārtas, atkal, protams, summējam kopā punktus, un pēc 2 kārtām tātad noskaidrojam mūsu Grand Prix izcīņā pirmos un vienīgos finālistus, kuri tad arī pēc tam tālāk bumbosies. Tātad gaidam pusfinālu, tāpatās nekas mums nav beidzies, kā zināms, kopvērtējumā, tur spraiga cīņa turpinās, Kourists, lai arī ir pirmajā vietā, bet pozīcijas tomēr nedaudz ir zaudējis. Nu, tā ir punktu ziņā, handicap ziņā, ja, pozīcija. Tāpat pirmā pozīcija viņam turās. Bet, nu, tā kā jau es teicu, tur viss turpinās, tā kā nenokājam ar prognozēm, cītīgi prognozējam. Ko es jums varu novēlēt, un vienīgais veiksmīgi tad. Līdz nākamajai reizei.